Pašlaik es strādāju par studentu mentoru tādā plaši pazīstamajā programmā Southwestern Advantage. Īstenībā ideja ļoti traka, ko mēs darām. Mēs vasaras periodos braucam uz Ameriku, klauvēt pie durvīm, pārdot grāmatas. Tad, kad es pirmo reizi to dzirdēju, es biju pirmajā kursā, Sārmu, Risebā. Jā. Es vienmēr gribēju kaut ko kreatīvu, kaut ko darīt, piedzīvojumus, un tad šis man likās kaut kas ļoti interesants. Kas man visvairāk patīk programmā ir tā pašizaugsme. Mēs attīstam sevi, komunikāciju, drosmi, pašpārliecinātību, darīt kaut ko tādu crazy. Jo no tā arī nāk visi sasniegumi dzīvē, tā uzdrošināšanās, iestāties kaut kādā jaunā darbā, praksē, uzdrošināties kaut kādām jaunām iespējām. Un tas ir tas, ko tieši programma dod. Un tad tagad es strādāju par mentori. Es apmācu jauniešus, palīdzu ar sapņiem, mērķiem, palīdzu sasniegt to, ko viņi grib. Tāpat kā arī augstskola palīdzēja man, bija ļoti viegli apvienot Risebu, Sārmu ar Southwesternu. Visi pasniedzēji bija ļoti pretīmnākoši, arī palīdzēja, lai es varētu attīstītos, kaut ko iegūtu dzīvē, ne tikai varbūt vienkārši pliku bakalauru. Jā, ok. Kā tu vispār izdomāji, kā tu uzzināji par to iespēju Southwestern? Ja teici, tu uzzināji tajā brīdī, kad sāki studēt Risebā? Tieši vai jau tagad tu studēji? Tad, kad es sāku mācīties, mani klases biedri no vidusskolas arī bija programmā, un viņi man piezvanīja un pastāstīja. Un es vienkārši redzēju, kā mainījās tā man draudzene, cik ļoti viņa sāka uzdrošināties, sāka interesēties par tēmām, kas man likās tik sarežģītas. Okay, Tāpat investēšana, naudas, psiholoģija, ko darīt ar naudu, kas ir pasīvi ienākumi. Viss tas ir tas, ko mēs mācāmies tagad Southwesternā. Tas arī man ir atļāvis vairāk ceļos. Esmu bijusi jau 40 valstīs kopā ar programmu. Paplašināju savu redzesloku, perspektīvu, braucu uz vidusskolām, stāstīt citiem par naudas pratību, par tām lietām, par ko es ļoti gribēju zināt, kad es biju jaunāka. Tāpēc, man liekas, tas mentorings ir tā pievienotā sastāvdaļa, kas ir ļoti svarīga programmā un arī Risebā. Alan, ko tu dari? Pats, ko es tagad arī, tas šajā pašā programmā, ko tu arī minēji, man liekas, mēs abi kopā sākām vienā gadā. Ja nemaldos arī, jā, pirmais gads. Bet man bija ļoti interesants ceļš īstenībā. Pats tagad es Risebā studēju biznesa psiholoģiju 2. kursā, bet nebija tā, ka es uzreiz pēc vidusskolas zināju, ko es gribu darīt. Un es īstenībā no sākuma studēju datorzinātnes vispār Latvijas universitātē. Un sanāca tā, ka mani uzrunāja, vispār smieklīgs stāsts, mani ieteica ar mani sazināties man ļoti sena draudzene, kura tā kā vienkārši man dienā uzraksta, hei, klausies, tu varbūt uzrakstīsi par iespēju izbraukt uz Ameriku. Man tāds, kāpēc tu man raksti? Un es atceros to, ka man pazvanīja Anna, kas bija mana mentore, un viņa man pastāstīja, tā kā, hei, mums ir iespēja, tāda tur Amerika, kaut ko mēs tur pārdodam. Viss, ko es dzirdēju, bija Amerika. Tāpēc, ka man bija tāds bērnības sapnis, davai Las Vegas, zini, tur Miami, visas tās krutās foršās lietas, ja būs iespējas braukšu. Bet pēc tam īstenībā, kad es biju ilgāk tajā programmā iekšā, es sapratu, ka galvenais mērķis nebija tomēr tikai pati Amerika, vai kā citiem tur cilvēkiem ir iespēja tur nopelnīt vai naudu, bet arī kā tu minēji par to tieši mentoringu, ka no sākuma tās lietas, ko tev iemāca, ka tu esi priekšā tiem saviem vienaudžiem, man liekas, tik ļoti, pat rupi sakot, man liekas, gadiem. Jo es jūtos tā, ka citreiz es runāju ar pazīstamiem cilvēkiem, kur tur tūlīt pabeigts tur maģistru, doktorantūras, tur strādā jau kādā nozarē, un tāda sajūta, ka viņi varbūt vēl nezina tādas lietas par biznesu vai kādas lietas kā problēmu risināšana, tur afirmācijas, nezinu, self-talks vai lietas, kas liekas tas ir pašsaprotami, kā var nebūt tajā. Un tad no tā paša viedokļa, kad mani mentorēja, man deva iespēju pašam arī mentorēt savējos un būvēt savu komandu. Tajā ziņā es jau arī zinu, to esi uzbūvējis vienu no top komandām arī. Southwestern Advantage arī esi bijusi, un es arī to pats tagad daru un mācos nejam. Un, man liekas, viena no spilgtākajām atmiņām visā bija tā vasara, kur mēs arī bijām kopā, ka mēs vadījām Teksasā, jā. Tekstras. Tas vispār bija ļoti fun. Kaut kas jauns abiem diviem, kā jauni menedžeri aizgājām, bet kopā arī apgrozījām, cik bija $1 miljons, 6 cilvēki. Jā. Tas arī ļoti interesanti, ka pati programma piedāvā ļoti lielu uzņēmēju darbības praksi. Jo īstenībā, ko mēs darām, cilvēkiem liekas tādi grāmatu pārdošana, klaujiet pie durvīm. Tas īstenībā vispār aizverga apakšiņu no tā, ko mēs darām. Vienkārši mācāmies uzdrošināties, iet, runāt, pārliecināt, argumentēt,
ticēt sev, ka tu to vari kāpt pāri grūtībām. Tas ir tā visā atslēga panākumiem, lai arī ko tu darītu. Un tas, kas man patīk, ir seba mācības plus kaut kāda pieredze, uzdrošinājums, ir tas tieši, kas dod to visu. Nu jā, īstenībā skatoties no Sebas perspektīvas bija tas, kad es arī minēju, sāku studēt datorzinātnes. Es aizgāju tur, kāpēc man tur padevās matemātika, valodas, viss izdodās, bet nezinu, ko gribu darīt beigās. Un tad caur Southwestern īstenībā, tāpēc, kad es arī gāju un būvēju, tā kā saka, šīs te prasmes, tas tie soft skilli, ko tu nevari iemācīties skolā. Man programmēšanā mācīja tur Pythonu, C++ datubāzes, ar ko es iemācījos tajā vienā vasarā, kā saka, mēs būvējam savu biznesu. Komunikācijas prasmes, kā vispār dīlot ar sevi, kas ir disciplīna, kas tiešām nozīmē smags darbs ne tikai fiziski, bet īstenībā emocionāli. Kā būt ar cilvēkiem, strādāt ar cilvēkiem. Īstenībā tās prasmes, kas ir vairāk nepieciešamas, it visur dzīvē. Un jūs vairāk gājat caur savu, tieši šajā programmā, es sapratu tās īstās dzīves vērtības, ko es gribu iet. Un, un tad ir tā izkristalizējas, laikam es nebūšu tas programmētājs, vai varētu pie datora sēdēt, vairāk gribās tiešām ar cilvēkiem strādāt, kaut ko savu būvēt. Un, kā man šķiet, tik daudzi studenti mūsdienās sēž savā tajā kastītē. Komfortzonā. Jā, komfortzonā, ka es jau nevarētu, tur ir grūti, un mēs katri darām kaut kādas lietas, kas ir, bet mums ir bailes kāpt un darīt ko vairāk. Un man liekas, tas, ko man programma iedeva to pārliecību par sevi, ka, hei, es nepalikšu tagad pie datoriem, tāpēc, kad es iesāku, bet es varu daudz ko vairāk, varu sev pierādīt citās vietās labāk, un es atnācu uz Sebu, un īstenībā lieta ir tāda, ka tā Southwestern papildina to, ko es mācos. Saslēdzās, jā. Jā, tā kā tik ļoti man tāds, hei, es to jau esmu mācījies, bet es zinu dziļāk. Vai arī tieši pretēji, kad man bija atceros tāds foršs kurs vadības zinātnes, aizmirst, kāds bija tieši kurš nosaukums. Tā kā par tieši cilvēku vadīšanu. Jā. Un mums bija jātaisa prezentācijas, un beigās skolotāji pasaka, wow, viņa redz to pieredzi, viņa redzēja, viņai bija tā kā, man godīgi sakot, nav ko tev te pateikt vairs, jo cik ļoti es jau strādāju tam komandām un cilvēkiem ir augsts, kad es pat varu palīdzēt savam kursam un izstāstīt un dalīties ar pieredzi, kas pat viņiem šķiet interesanti beigās. Ja tā kā tik ļoti tas viss saslēdzās. Tā kā, jā. Es tev pilnībā piekrītu. Man liekas, tā grāmatu pārdošana man liekas, ļoti uzbildoja mani kā raksturu, kā personību. Man liekas, tas palīdzēja man noticēt sev, dot pašpārliecinātību, par ko es daru. Jo pati programma jau nav iet un klāvēt pie durvīm pārdot grāmatas. Bet vairāk ticēt sev un saprast, ko tu vari. Un, man liekas, tas ir veidojis mani kā personību, ļaujas man uzdrošināties iet un darīt kaut kādas lietas, par kurām es nezinu vispār neko. Bet tev ir tā iekšējā pārliecība, ka tu vari. Un tāpat arī vasarā tu klauvēji pa durvīm, tu jau nezini, kas būs, bet tev ir iekšā tā pārliecība. Un kompānija jau ir tik ļoti sena, un tāpēc arī man patīk ir tie mentori, ka kamēr es sevi attīstīju programmā, man bija vienmēr kāds, kas palīdz, kas atbalsta, kas iesaka, parāda to perspektīvu, kā var dzīvot citādāk. Jo, man liekas, ja es nebūtu crazy Southwestern programmā, es noteikti būtu daudz mazākā komfortzonā, kurā es varētu dzīvot tādā perspektīvā un sasniegt daudz mazākus mērķus. Tā kā, ja tagad paskatās uz visu, ko esmu sasniegusi, ļoti liels pienesums ir tieši Southwesternam. Un ne tam, kā pārdot grāmatas, bet tam, kas viss apakšā, tās visas personiskās prasmes un cits spēriens ārpus komfortzonas. Tieši runājot par mentoriem, ko tu piebildi, tas, kad saki, ka viņi tev tieši parāda to ceļu kaut kā, kur tu ej, jo man šeit mūsdienās tā lielākā problēma ir tik daudz medijiem, tik daudz influenceriem un visādām lietām ir, kas ir īsts, kur ir tas tracks parādi, ko tas izdarīs. Un tā kā, cilvēki nezina, kam ticēt, kam iet un darīt. Un kas man iedod to pārliecību tieši šai vasaras programmai, noteikti praksē vispār ārzemēs kā tādai, bija tas, ka citreiz labi, tu zini, tu par Erasmusiem esi dzirdējis kāds kaut ko bišķi pastāsta vai arī kādas prakses, bet bija tas, kad parādiet, cik daudz studenti ir bijuši, man bija tāds, wow, ok, un tad tie paši mentori, viņi nav kaut kādi pieaicināti cilvēki no malas, kas tā kā, es tagad zinu mācu, bet pats nekad dzīvē nav bijis Amerikā, varbūt tur kaut darīs, bet viņi īstenībā māca no savas pieredzes un paši braukuši, paši ir gājuši cauri. Tie vairāk viņiem tic, tie jau redz viņu to pieredzi. Tieši tā, un tāpēc tu pat īstenībā vari redzēt, ir cilvēki,
kur ir bijuši programmā tur 2-3 gadi, tu redzi, kur jau viņi ir izmainījušies. Ir cilvēki, kas jau ir 10-15 gadi, kā, nu, piemēram, viens no, kas bija agrāk mums arī mentors uz īsu brīdi, bija Ranals Kasevālī no Igaunijas, ja? Viņš parādīja savu ceļu, kā viņš kļuva par miljonāru. Vienkārši tepat Baltijās ar pārdošanu parastām lietām. Un bija tas tā kā... Tās pašas grāmatas. Jā, grāmatas, saka, Dievs, mēs ejam pārdot grāmatu pārdošanu. Vai ne, bet īstenībā tas ir kas vairāk. Jā. Kā tev šķiet, kas ir tādi biežākie tādi misconceptions, kad saka, mēs atkal tāds grāmatu pārdošana vai kaut kas tāds. Jo visi domā, ka tās tikai grāmatas. Ja tev būtu, pieņemsim, jāpasaka 3 vārdos, kā tu to deskraibotu, to praksi? Nu, man liekas, Latvijā vispār tā pārdošana, mums latviešiem tādiem introvertiņiem pie tevis kāds nāk, man liekas, cilvēki, studenti ļoti vērtē to visu Amerikas pieredzi pēc Latvijas pieredzes. Jo Latvijā neviens taču neiet klauvēt, neviens ar tevi nerunātu, neviens ar tevi nepirktu. Bet Amerikā ir pilnīgi citādāka kultūra. Un tāpēc ļoti daudziem studentiem ir tāda misconceptioni, ka nē, tā nevar, skēms kaut kāds, grūti. Un ir ļoti daudz jauniešu, kas nāk pie manis uz mentoringu, viņi netic, ka viņi kaut ko tādu var darīt. Jā. Nu, protams, jo tu nekad neko tādu neesi darījis, bet no otras puses, kā tu gribi augt un attīstīties, tu jau gribi mācīties tās lietas. Tieši tā. Un īstenībā pārdošana ir iemācāma prasme. Tā kā tev nav jābūt iedzimtam pārdevējam un ekstravertam. Tev vienkārši jāgrib mācīties, jo man tā bija, ja mana mentori varēja šito darīt, tad jau es arī. Yep. Un tā arī, man liekas, noteikti tā izaugsme, kad tu skaties no citu piemēra un vienkārši mēģini adaptēt un darīt tieši to pašu. Un tāpēc arī sanāk. Bet ļoti bieži cilvēkiem ir bail. Bail kāpt savas komforta zonas, bail sasniegt savus sapņus, dzīvot tādā mazā perspektīvā. Kastītāji, zināt, jā. Jā. Ja es neuzdrošinātos pārdot grāmatas Amerikā, es nevarētu vispār darīt to, ko es tagad daru. Es nevarētu vadīt liels mēroga pasākumus, es nevarētu dzīvot ārzemēs, es nevarētu atvērt savu uzņēmumu, es nevarētu apgrozīt vairāk nekā $100,000 gadā. Es nevarētu nopirkt real estate Latvijā. Un man pirms Southwestern tās likās tik nereāls lietas, bet īstenībā, ka tu esi tādā communityjā, komunā ar cilvēkiem, kas to ir sasnieguši un kas tev var palīdzēt, tev liekas normāli. Un tad tev tā redzesloks paplašinās, un tev liekas, ka tu vari daudz vairāk. Un tu vari aiziet uz to labo darbu, pieprasīt to labo algu, uzdrošināt uz kaut kādiem augstākiem amatiem. Tu vari to darīt. Un ne jau tāpēc, ka tu māki pārdot grāmatas, bet īstenībā tā ir tava pašpārliecinātība, ka tu vari kaut ko darīt, kas tevi neierobežo. Tas what you get along the way. Tā teikt, zin, tā kā teici, pati pašpārliecinātība, jo tu visam apakšā. Un patīk, kā tu minēji tieši, kad tu esi tādā komunā ar cilvēkiem, kuriem ir tie augstie mērķi un kuri, piemēram, dara šīs lietas, liekas, ka tā ir norma. Vai ne? Tas ir tas teiciens, jo tas ir... Kas parāda savus 5 tuvākos draugus, un es pateikšu, kas tu esi. Ja? Jā, tas ir apkopojums. Jā, no tas visiem. Ir viduvēji no 5 draugiem. Tāpēc man šķiet, tas īstenībā viena lieta arī no manas pieredzes bija tas, es personīgi arī programmā biju 2 vasaras. Man sanāca vienu vasaru izlaist, un es atgriezos atpakaļ. Un man liekas, viena no svarīgākajām lietām, kāpēc to izdarīju personīgi, bija cilvēki. Jo lai arī cik es centos Latvijā atrast, vai ir tie draugi, vai kas ir, vienkārši man šķiet, nav labāka vieta būt kā studentam tajā, kad ir tīpaši, 18, 19, 20, 21, 22, 23 gadi. Tā kā tev vajag būt tādā vidē, kura tevi, liekas izties ārā no tās komforta zonas. Tā kā tevi grūž ārā, kā saka, tie mentori dažkārt ir tādi, vai padaram to kaut kādu interesantu, kas liekas varbūt tajā brīdī, kāpēc man tas jādara, vai ne, vai grūti. Bet tā īstenībā tā īstā vieta, kur mēs augam un kur tas arī palīdz. Un es atceros, viens gads, es biju tā komforta zonā ārā, nebija vairs tās komunas tik ļoti, un tāds, komforta zona samazinājās, un pēc tam atkal izauga un atpakaļ. Un tiešām esmu tādā ziņā par to visu arī tajā pateicīgs. Bet kas tev varbūt tāds, kā lai saka, interesantākais stāsts no vasaras, ko tu varētu padalīties? Kā tev ir gājis, varbūt tieši strādājot ar cilvēkiem vai tieši pārdošanā? Man liekas, kas man visvairāk patīk tajās vasarās, ir tie cilvēki, ko tu satiec. Jo tu jau pieklāvēji pie durvīm, un tu viņiem pārdod izglītojošas grāmatas. Tu pārdod izglītību, tu pārdod labu nākotni. Un tu satiecies ar tiem cilvēkiem, un viņi ir priecīgi tevi redzēt, viņi grib zināt par Eiropu, tu viņiem palīdzi ar grāmatām, un viņi pret tevi izturās tā kā pret savu labu draugu, un tad tu jūti to komunikāciju, un tev pilnīgi mainās stereotipi. Ļoti daudziem studentiem, kas nāk pie manis, liekas, Amerika nedroša, viss slikti, nolaupīs, kas ir normāli, jo tas ir tas, ko mums translēs ziņas.
Un tāpēc arī, es labāk nebraukšu un es palikšu savā komfortzoniņā. Bet īstenībā tajā komfortzonā mēs jau esam iespaidoti no kaut kādiem viedokļiem. Tieši tā. Un tad aizbrauc uz Ameriku un pilnībā ir citādāk. Un atkal tev paplašinās tas redzesloks, tā pieredze vispār kā tāda. Un arī runājot par tiem cilvēkiem, man liekas, ir ļoti svarīgi, ka tīpaši jaunieši savos formatīvajos gados, kad viņi aug un attīstās, viņi sev apkārt tur tādus cilvēkus, kas grib, lai viņi uzvar. They want to see them win. Jo ļoti bieži mums apkārt tādi cilvēki, kas nedara šito, to nevajag braukt uz Ameriku, paliec labāk mājās. Ir cilvēki, kas tev mēģina demotivēt, jo viņiem pašiem ir bail. Izvēlēties to drošu opciju teorētiski. Jā, bet drošā opcija. Viņa nekad nav tā labākā. Viņa nekad nesniedz pie tiem mērķiem nekā. Jo to arī var būt labs students, bet ja tev ir bail kaut ko darīt, tad tas diploms viņš nebūs īsti nekur tāds efektīvs. Nē, jo tieši tā kā tu saki, ja tev ir tas diploms, tad tev ir zināšanas, tās, teiksim, tie hard skills, tu zini, ko un kā darīt, bet ja tev nav tas soft skills, tev nav tā pašpārliecinātība, kaut tā komunikācija ar cilvēkiem un kaut kur aiziet, kur tu būsi. Līdz ar to ir ļoti, ļoti grūti. Man arī bija tāds piemērs pazīstams draugs, kurš arī pabeidza bakalauru, viss dzīvē forši, jāiet, malacis, labi pabeidza. Un viņam bija grūti no sākuma kaut kur ieiet iekšā vai dara plūsmai, ko darīt, jo viņš nekad, teiksim, tā nebija tāds ekstraverts vai ārpusejošs cilvēks, nebija tās pašpārliecinātības arī. Un bija grūtāk, es atceros. Un tad viņam arī bišķi palīdzēja. Un īstenībā, man liekas, vēl viena lieta, par ko es ļoti pateicīgs, gan no programmas un visa tā ir tas, ka cik ļoti varbūt es ietekmēju sev apkārtējos cilvēkus un savus draugus. Piemēram, es arī braucot šajā programmā, esmu paņēmis, man liekas, līdzi vismaz kaut kādus 2-3 pazīstamus ļoti tuvus cilvēkus, kuri man pēc tam vienkārši nāca un pateica, Alina, tiešām paldies. Tas bija grūti, bet paldies, jo, būsim godīgi, tā ir varbūt viena no grūtākajām lietām, ko studenti līdz tam dzīvē darījuši. Man personīgi tā bija visgrūtākā lieta, varbūt ne tieši fiziski, bet tieši emocionāli un mentāli, lai pirmo reizi dzīvē, ka tev jātiek ar sevi galā, un tad es tomēr tur jūtos izmisis, Dievs, tomēr stresēns, kā tur ielikt sevi tādā vietā, kur nekad neesmu bijis. Un beigās, ko mēs izaugam, un esam šeit galu galā. Tu paņēmi draugus līdzi, es paņēmu savu brāli. Pareizi, jā. Un es esmu tāds ļoti liels ekstraverts. Mans brālis ir introverts, datoriķis, IT, nekad ar vienu nerunās, neko nedarīs. Jā. Bet man liekas, kāpēc viņš atbrauca programmā, jo viņš redzēja to izaugsmi manī, ne naudā, bet manī kā cilvēkā, kāda es kļūstu, cik ļoti man ir paplašinājies redzesloks, cik vairāk es uzdrošinos un daru. Jā. Jo tas Southwesterns, tas man iedeva tik ļoti tādu pušu ārpus komforta zonas, un visi ļoti labi zina, ka tie mērķi, panākumi, lielākas lietas un tā tālāk ir ārpus komforta zonas. Jā. Bet cilvēkiem ir bailes par to soli. Un programma Southwestern Advantage ir tas, kas palīdz. Bet nevis vienkārši tevi izstumi un ej un dzīvo, bet tev ir mentors, kas tev palīdz kāpt. Katru soli vienmēr ir tev blakus tajā solītī, ja ir grūtāk palīdz. Un tas ir, kas arī man visu 5 gadu laikā patīk, ka man bija mentors, kas man palīdzēja. Vienmēr, kad es paklubu, palīdz piecelties, palīdz uztaidīt to direkšanu. Un pēc tam, kāds cilvēks tu esi. Tik ļoti daudzi programmas dalībnieki tagad ir sasnieguši tik ļoti daudzas lietas. Igaunijā nenormāli liela uzņēmumi ir Southwestern cilvēku veidoti, jo tā ir tā darba ētika, tas mindsets, ko tu iemācies un ticība sevī. Plus tev arī tās zināšanas no augstskolas, bet ja tev ir plikas zināšanas no augstskolas un tev bail kāpt ārpus komforta zonas, tad ir rīktīgi grūti. Jo pasaulē ir vienkārši unlimited iespējas, var tik daudz ko darīt. Tieši tā. Crazy! Bet vienkārši cilvēki neuzdrošinās. Un tas ir tas, ko es paņēmu no Southwesterna. Uzdrošināties, ticēt sev, nepadoties, kļūdīties, iet, darīt. Un tev ir blakus cilvēki, kas iet tajā pašā virzienā un kas grib redzēt tevi uzvaram. Jā. Es īstenībā gribētu piebilst, kur tu runāji par to, ka tiešām cilvēki ir veiksmīgi galu galā un arī aiziet, ko dara. Un man liekas, vēl viena ļoti svarīga lieta, gan īstenībā, kāpēc ir uzskatu, ka arī pat augstskolas ir svarīgas, un arī kādas programmas, kur tu spēj doties, nezinu, tur Erasmus, es arī pats personīgi visu laiku piedalos brauc Erasmus Plus programmās, kaut kādos biju agrāk Make It projektos, maksimāli visu kaut kur liet sev ārā, lai satiktu cilvēkus, jo man liekas, Southwesterns vienā ziņā ir ļoti labs networkings.
tā kā, lai satiktu cilvēkus ne tikai no Latvijas, kas ir ļoti uzņēmīgi jaunieši, bet tajā pašā laikā, man liekas, tev pašai arī personīgi, man liekas, tev katrā Eiropas valstī ir kāds, kur tu zini, kas tieši kādā nišā strādā, kāds biznes, kur var palīdzēt, kā var aiziet. Piemēram, kā man Latvijā tas nostrādāja, es atceros, man bija jātaisa vienā kursā eksāmens, tas bija ļoti smieklīgi, un es izvēlējos intervēt 5 kodas HR vadītājus. Un tad tieši caur Southwestern cilvēkiem, kas bija tā kā headhunting company, kas meklē cilvēkus, kuri strādā, mani sakonektēja uz McDonald's HR cilvēkiem, kuri bija pabeiguši Risebu un kuri arī bija bijuši Southwesternā. Tāds, ok, interesanti. Un man bija beigās McDonald's HRs, Tildes HRs un vēl bija 2 uzņēmums aizmirst, kā tie bija tādi populārākie. Un bija tāds tā kā, wow, interesting. Tā kā kāda kolerācija parādījās tajā visā un bija tāds, ok. Un vienmēr man šķiet, ja kādreiz vajadzētu kaut kādu specifisku cilvēku, nezinu, vai man vajadzētu kādu, kas man tur, nezinu, kāzas filmētu, ja vajadzētu kādu, kas man datorus attaisa, vai iztaisa mājaslapu, vai palīdz tur, nezinu, laukos biznesu uzsākt, man liekas, ir cilvēks, caur kuru tu vari sakonektēties un atrast kādu, kurš tev vienmēr palīdzēs, vai arī, vienkārši, kurš tev var pamācīt un redzēt caur to visu, un man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Un man liekas, ka pat ar to es diezgan daudz izmantojis. Vai sanāca tā? Jā, es pati dzīvoju tagad Tallinā. Neprasu, kāpēc. Jā. Agrāk man nekad neliktos, ka es varu dzīvot citur, bet tagad es dzīvoju Tallinā un arī nodarbojos ar dažādiem projektiem. Tallinā ir nenormāli liels uzņēmēju networks, kas tiešām ir kaut ko veiksmīgi sasnieguši. Tas pats Jāks Rozāre. Viņš ir uzrakstījis bagātības rokas grāmatu, kas ir tulkota igauniski un latviski, kurš stāsta par finanšu pratību. Tas pats Pep Vain, kā viņam bija tas uzņēmums? Pipe Drives. Viņu pārdeva viņu Ņujorkai par biljoniem. Tik ļoti daudz veiksmīgi Wise un citas kompānijas, kur strādā Southwestern darbinieki. Un tāpēc ļoti bieži studentu ziņā ir tāds misconceptions, priekš kam man mācīties pārdošanu, uzņēmējdarbību, ja es mācos medicīnu, vai ne? Vai es mācos lauksaimniecību, vai es vispār daru kaut ko pilnībā citādāku. Bet īstenībā šī programma nav vērsta tieši uz kaut kādu noteiktu nozari, bet vispār tie ir soft skilli, kas palīdz jebkurā nozarē. Jā. Jo, ja tu esi ārsts, tev jāmāk komunicēt. Tev jāmāk pārdot savas idejas. Tev atnāk pensionāri un tev viņai jāizraksta zāles. Viņa saka, nē, es nedzeršu. Tad tev viņai jāpārdod savas zināšanas, savas idejas. Ja tu esi jurists vai advokāts, ir tiesa, ir viens likums, bet tev ir jāpārdod sava likuma pareizība vai atbilstība. No pareizās puses kādā veidā. Tieši tā, tev ir jāmāk pārdot. Un ikdienā mēs pārdodam visu idejas, sevi, savu laiku, savu viedokli. Vai ne? Ja tu ej uz kino un es gribu iet uz Barbie filmu, tu gribi iet uz Transformeriem, es tev mēģināšu pārdot, kāpēc mēs ejam uz Barbie. Tu man pārdos Transformers. And we are selling. Un tā ir tā komunikācija. Ja tu esi tas pats ārsts, tu runā, tu pārliecini, un arī, ja tu esi, pieņemsim, fizioterapeits, tev jau jāapniek, lai klienti nāktu vēl, to lojalitāti. Un cilvēki ir tik dažādi, ir introverti, ekstraverti, analītiķi, driveri, un tev jāmāk ar visiem runāt. Un tas ir tas, ko tu iemācies vasarā. Tu pieklāvē, tu nekad nezini, kas ir otrajā pusē. Bet tāpēc programma palīdz sagatavot un iemācīties to komunikāciju, argumentāciju. Un no tā arī veidos pašpārliecinātība, ka tu varēsi runāt ar jebkādu cilvēku, jebkurā nozarē, jebkurā biznesā. Tāpēc Southwestern nav tieši uzņēmējiem vai mārketinga cilvēkiem vai sēliem, bet vispār jebkurā nozarē, jo vienmēr tu runās ar cilvēkiem, tu komunicēsi, tev vajadzēs uzdrošināties, tev vajadzēs prezentēt savu lielo projektu visu cilvēku priekšā. Tev būs jāmeklē investori, sadarbības partneri, tev vienmēr kaut kas ir jāpārdot vai jāpērk. Tu vienmēr vari izvēlēties. Un tas ir tas, ko kompānija ļoti palīdz caur to grāmatu pārdošanu. Tur apakšā slēpjas tik ļoti daudzas lietas, ko ļoti bieži jaunieši negrib zināt, jo, tās taču tās grāmatas. Latvijā tu iesi, neviens jau nepirks. Bet īstenībā uzzināt vairāk, būt pietiekami atvērtiem jaunai informācijai, būt open-minded. Vienkārši zināt, jo tā programma viņa palīdz attīstīt jauniešiem prasmes jau 165 gadus. Mēs esam lielākā līderības programma, un tas ir tas, kas man patīk. Eiropā, Eiropā. Mēs palīdzam vienkārši mainīt cilvēku dzīves. Nepārdodot grāmatas, bet vienkārši bildojot tos viņu raksturus, attīstoties, rādot perspektīvu. Un tā. Man šķiet, tas tieši parādās mūsu tajā, kā lai saka, tajā
kā mums ir programmai, Vīzija, vīzija. jā. Tā kā to be the best organization helping young people develop the skills and character they need to achieve their goals in life. Jā. Nevis tur, cik mums miljonus grāmatas jāpārdod, jāpārspēj Amazonas vai tādas lietas. Man ļoti patīk, kā tu iezīmēji to, ka dzīvē viss ir pārdošana. Tā kā, man liekas, tas ir. Es agrāk to tik ļoti nesapratu, kāpēc savas pirmās un otrās vasaras, kad es sāku pieķert sevi jau tā kā automātiski, kad es sāku runāt ar saviem draugiem, kad es gribu panākt, ka mēs ejam ārā vai mēs kaut ko specifisku darām. Uzaicinot meiteni uz randiņu. Tieši tu jau tā. pārdod viņai, kāpēc Tieši viņai tā, ar tevi tas tāpatās runājot ar cilvēkiem. Un, kā tu pati teici, mēs iemācāmies tām dažādiem personības tipiem. Un man liekas, tas man ir ļoti daudz iemācījis, tieši arī kaut ko pārdot viņiem, bet tieši izprast citus cilvēkus. Jo agrāk, es ticu, arī tev ir kādi cilvēki, kuri tev kādreiz, nezinu, bišķīt besi ārā. Vai, tā kā tu nevari grūti ar viņiem runāt, jā. Bet jums vajag vienoties ar kaut ko grupu darbu, arī sebā atceries? Ak, Dievs, nē. Dažkārt, ja tas grupu darbs un 3 cilvēki un tāds sākās runāt, tāds pļāviens. Come on, mēs gribam darīt šitā, visi grib darīt tā, tāds nesaprot, jā. Bet galu galā, man liekas, tas, kas ir, mēs iemācījāmies to, kad izprast katru cilvēku, kas un kā grib darīt, tu saproti viņas idejas, izstāst savas lietas, un tas līdz ar to aiziet tā kā, atrast to vidējo kopsavilcēju galu galā. Ko tu ieteiktu jaunietim darīt, lai attīstītos? Lai attīstītos? Man šķiet, pats galvenais, kas ir jādara, lai jaunieši attīstītos, ir kāpjam ārā no savas komforta zonas. Daram lietas, kas mums ir bail. Braucam uz to Erasmusu, paņem to kursu, aizej uz to džimu, aizej uz to boksu, vienalga, kas tev ir. Aizbrauc, nezinu, uz Ameriku, ja? Lai kas tas būtu, ir vienkārši jākāpj ārā no komforta zonas. Jo kur ir izaugsme? Ārpus tavas kastītes. Kas, tavuprāt, ir tāda galvenā lieta, kas atšķir tādus panākumu pilnus studentus no tādiem, kas, varbūt tādi average, tā teikt? Man vispār liekas, ka mūsdienu jaunietim studiju laikos ir jādara viss iespējas, jāsniedzas pēc kaut kā, jāiet, jāpiedalās, jāuzdrošinās, ir bail, jāfeilo, jāmēģina atkal, jādara, jo tikai no tā tu mācies. Sēžot mājās savā komfortzonā, tu neko īsti neiegūsi, bet vienkārši pasaulē ir tik daudz iespēju. Kā vēl nekad. Mēs dzīvojam 2026. gadā, nekad nav bijuši tik daudz iespējas darīt, iet, mēģināt, feilot, jo tikai tā tu saproti, ko tu gribi, tu izjūti, tu izgaršo to dzīvi, un tev ir tik daudz iespējas kā nekad. Un ja tev ir atbalsts un drauga loks, kas tev palīdz un iedrošina un palīdz un grib redzēt tevi uzvaram, tas ir vienkārši amazing.